Kārtējais sveiciens visiem. Šoreiz esmu atbraucis uz nelielu apdzīvotu vietu Ogres novadā, un tie ir Suntaži. Suntažos esmu bijis vairāk kārt, nekad neesmu filmējis, bet šoreiz izdomāju parādīt to jums, un lai jūs novērtējat, kā tad izskatās Suntaži. Kā vēsta Wikipēdija, tad 2018. gadā Suntažos dzīvoja viena 750 iedzīvotāju. Tātad iedzīvotāju skaits neliels. Visu laiku, kad braucu cauri, sanāca tā ātri izbraukt cauri, bet šoreiz, kad apstājos, skatos, ka te notiek pašā centrā remontdarbi. Remontdarbi taisa, droši vien, ka taisa apli, kur mašīnām braukt, izvēlēties attiecīgo ceļu. Šeit esmu atnācis pie tirgus, vismaz tā tie rakstīts tirgus. Šeit uzstādītas arī vecas fotogrāfijas, diezgan interesanti bija paskatīties. Pats paskatījos un tagad parādu šīs fotogrāfijas arī jums. Un Suntaži atrodas Mazās Juglas krastos. Šeit atrodos pie pagasta padomes un kultūras nama. Priekšā iekopts bija tāds dārs, kur es gāju. Ļoti skaisti izskatījās, man ļoti patika. Pagaidām, kamēr visur vēl ceļoju, praktiski visur vēl strūklakas darbojas, un tas tiešām iepriecina sirdi. Šeit priekšā strādāja viena sētniece, tad tā man izstāstīja nedaudz par Suntažiem. Šeit savukārt ir katoļu baznīca. Tas šitā bija tikko, ko jūs redzējāt. Šis bija pasts, pasta nodaļa. Bijusī pasta nodaļa, tagad jau vairs tur nesot pasts, bet agrāk tur esot bijusi pasta nodaļa. Un te es dodos apskatīt zilvienos mājas. Ir arī dažas daudzstāvēkas. Ja 3 stāvēkas par tādām var nosaukt. Bet šeit, pa šo taciņu, kas aiziet pa labi, es ieraudzīju tādu ļoti interesantu tiltiņu. Lūk, ir šis tiltiņš, un izdomāju pa viņu nedaudz paiet. Jāsaka, gan bija diezgan bailīgi pa viņu iet, vismaz man, jo viņš līgojās, bet aizgāju otrā pusē, un pēc mirklīša jūs jau redzēsiet, kas atrodas otrā pusē. Tagad es esmu atnācis otrā pusē pie skolas. Šī ir tā saucamā jaunbūvētā skola. Viņa ir klāt piebūvēta pie muižu sēkas. Lūk, muižu sēka. Ja nekļūdos, tad tagad Suntažos ir tikai pamatskola palikusi, vidusskolas vairs nav. Gāju garām, te no virtuves, no ēdnīcas nāca tāda ļoti patīkama smarža. Tā gribējās paēst, bet
diemžēl skolās jau no malas neviena vairs neņem. Savukārt šī ir luterāņu baznīca. Skrogs, tas skrogs gan ir vairāk kā ēdnīca, strādā tikai no rīta līdz 3 dienām, bet kompleksās pusdienas var paēst tikai pa 5 eiro. Un jāpiezīmē, ka porcijas ir ļoti lielas, tā ka, ja braucat garām Suntažiem, tad obligāti iet. Un savukārt šeit arī luterāņu baznīcai tieši blakām atrodas, cik sapratu, brāļu kapi. Es gan esmu par to pārliecināts, bet vismaz tā pēc tām plātnēm tās stipri izskatījās. Un arī šeit pat blakām atrodas estrāde. Estrāde izskatījās, vismaz man personīgi, ka viņa diezgan jauna. Kā tur ir patiesībā, es nezinu. Bet savukārt šeit es esmu ieradies pie bijušās Suntažu stacijas. Šeit kādreiz kursēja vilcieni Rīga-Ērgļi. Paši varat redzēt, cik tādā diezgan sliktā izskatā viņa bija. Ja nekļūdos, ir fotografēts 2018. gadā, bet savukārt šeit es biju burtiski dažas dienas atpakaļ. Un lūk, kā viņa šī stācijas ēka izskatās tagad. Jāpiezīmē bija, ka kādreiz arī bija vilciens Rīga-Suntaži. Tad arī atsevišķi kursēt cauri Rīga-Ērgļu vilcieni. Ilgu laiku šī ēka stāvēja ļoti netiekamā izskatā, bet tagad šeit ir atvērta viesnīca. Numuriņi Bookingā skatījos, gribēju tur palikt. Viņi maksā 80 eiro. Lētāk, es 80 eiro maksāju tad, kad es skatījos. Varbūt tagad ir lētāk, varbūt uz ziemu būs vēl lētāk. Bet tiešām tādā sakarā ar cenu nesanāca palikt. Bet iekšā bija darbinieki, kuri laipni apņēmās parādīt, kā tagad ir izremontēts, kā tagad izskatās. Šeit bija perone kādreiz, šeit gāja sliedes, skats Rīgas virzienā. Pamazām viss tiek sakopts, uz priekšu atrodoties vēl kaut kādi šķūnīši no dzelzceļa laikiem. Un tos arī plānos savest kārtībā, jo vasarā nepietiekot pat visiem vietas, kur palikt pa nakti. Un šeit kādreiz pa šīm turīm atradās kases telpas. Tagad šī istaba, jeb numuriņš, izīrējas. Priekšā bija kases telpa. Un šeit ir arī trepes uz otro stāvu. Un otrajā stāvā atrodas arī apartamenti. Izīrējas viss otrais stāvs. Un viņš maksājot sākot no 200 eiro. Tur gan nav tikai viena istaba, tur ir vairākas. Tur ir kādas, laikam, vismaz 3 istabas, plus virtuve, plus vannas istaba. Varbūt pat 4 istabas. Lūk, tātad šeit ir ieguldīts pamatīgs darbs. Jāsaka, milzīgs paldies ēkas saimniecei vai saimniekam, nezinu, ka šo ēku ir šādi te izremontējis, savedis kārtībā. Tiešām liels darbs. Lūk, tādi man izskatījās Suntaži manām acīm. Parādīju visu to, ko pats redzēju.
Un teikšu jums tā, līdz citai reizei, lai jums jauka diena, jauks vakars, vai arī jauks rīts atkarībā no tā, kad jūs skatāties manu video. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk, laikīkšu uz augšu, un nebūsiet slinki un uzrakstīsiet kādu komentāru, jo vairāk komentāru, jo vairāk cilvēkiem YouTube parāda šo video. Ne tikai šo, bet arī citus pārējos video. Tāpat ļoti ceru, ka jūs būs iespēja kaut kā atbalstīt finansiāli. Tā, kad saku jums tā.